Kā jūs raksturot? Sava republika. Sava republika. Jā, noteikti. Jā, un viņš rakstījis ir, ka krūmi, meži, ceļš ved, atkal meži, krūmi, uz kurieni. Un tad, kad iebrauc, esot tāda sajūta, gribas kaut ko pajautāt. Bet nezinot, ko jautāt, ka šeit esot kaut kas tāds, kas nav citur. Un ziniet, kas tas ir? Tas ir dūlums. Tas ir dūlums, un šim vārdam dūlums ir tik enerģētiska, tik veselīga, tik spoža, pieskaņa, motivējoša darboties. Viņam ir tik liels pozitīvisma spēks šim vārdam. Un tieši tāpēc es šajā brīdī gribētu nolasīt Sarmītas Poikānes dzejoli, kurš tika uzrakstīts Īrijā, tad, kad Sarmīta bija. Un toreiz mums pirms 4 gadi Sudrabeģum bija jubileja. Un šis dzejolis tāpēc arī tapa un tika lasīts dzejas dienās. Un tātad šis dūlums atkal apstiprinās. Neviens īsti nezina, kā citam vārds, radošais garstas vai dūlums kaut kāds, bet staigā pa ceļiem, pa pjavām, pa mežiem un runā stārķiem, puķēm, pa težiem. Kāds, kuram zināms nav pareizais vārds. Radošais garstas vai dūlums kaut kāds? Tas laikam no Daugas, ka tādi te dzimst, kam jātiek līdz apvārsnim, sauli, kur grimst. Tas laikam no Daugas. Kā citādi gan, te satiktos tādi, kam dvēseli skan, kas upi redz sudrabā, ezeru zeltā, kas sīkiem nes prieku, namā sev celtā, kurš pateiks, kas vainīgs, ka tādi te dzimst, ar Daugas dūlumu? Ne tādi, kas rimst. Un pat tiešām šī enerģija ir, un man jau liekas, ka jūs esiet to sajutuši, ka Meņģelē ir kaut kas savādāks. Ir šī enerģija. Un paldies Poikānei Sarmītai, kura ir nodibinājusi un savākusi mūs kopā tik forši literārajā kopā, un meitenes tik radoši darbojas. Un tās ir tās vērtības. Šīs vērtības paliek vēsturē. Un šī ir tā vieta, kur tiek apkopots, un mēs lepojamies ar savām vērtībām. Un tāpēc tika uzklāts Meņģeles Saeimas vērtību galds. Ar savu dūlumu mēs veidojam šo Meņģeles lielo saimi. Ar savu dūlumu. Lūk, un ar ko tad mēs lepojamies? Mēs lepojamies ar tādu vērtību, ka mums darbojas jauniešu biedrība ar nosaukumu Mēs attīstībai. Mums ir radošās grupas, kas darbojas Tautas namā. Mums ir baznīca, kurā jūs jau bijāt. Mums ir stiebriņi, māla pavēlnieki, kuri tur dzīvo un pie kuriem jūs tagad dosieties. Un tā ir brīva jaukā, kolosālā eklonu ģimene. Mums ir vērtība, ka mums tradicionāli ir zemnieku lauksaimnieku diena augusta iepriekš pēdējā sestdienā. Mums ir lielās talkas, kas vieno, un te atkal izpaužas tā enerģētika tajā kopā būšanā. Un mēs ar to lepojamies, un mēs lepojamies ar savu pagasta pārvaldes vadītāju Viļu Kauliņu, kas mūs pārskata, visu pārlūko. Es esmu redzējis, tad, kad es esmu ļoti agri šeit, es esmu redzējis, ka Vija velosipēdu visas teritorijas apbrauka, apskata, kur kas ir jādara. Un tas ir tik forši. Un talkās viņa ir pirmā, un mēs līdzi sekojam, protams, un atbalstam. Mums vienmēr tiek svētku rotās izdairots viss pagasts, attiecīgi svētkiem, attiecīgi kādai noteiktai varbūt dienai, un šī tradīcija mums ļoti brīnumjauka. Un mums ir talanti mākslas pasaulē. Tāpēc es tikai tās galda kartītes nolasu, un pēc tam jums būs iespēja, kam ir vēlēšanās, jūs paskatieties, kas pēc tam ir redzams, vai kāpēc tieši ir tāds nosaukums. Un mēs lepojamies ar savām grāmatu autorēm, kuras raksta stāstus, dzejoļus, un tās mums ir 3, un
mūsu radošajā kopā ir 2, Birutiņa un Sarmīte, bet mums ir vēl 3. Nu, lūk, tad mums ir tautisko deju kolektīvi, un mums ir tik kolosāli attīstīts sports, un mūsu radošajā kopā darbojas Olita. Ja jūs zināt, viņa ir pilnīgi slima, viņa taču bija diagnozi uz to. Viņa visu ir pavilkusi līdzi visus. Mēs miljonus soļus esam izskarējuši. Tagad ir tie trakie apļi. Vai super, un visi panesās. Nezinu, ko viņa, nu jā, viņa elpo to meņģeles gaisu, kā man citi skolotājs saka, no mazozoliem, saka, kāpēc jūsu bērni atšķirās? Kādu gaisu un kādu maizi jūs ēdat? Nu, viņi ir savādāki. Nu, ir meņģelē kaut kas tāds. Vajag lielamies, bet ir vietā. Meņģēšanā. Nu, skolā jūs jau bijāt, mēs lepojamies ar skolas iestrādātajām tradīcijām. Mēs cienam seniorus, mēs viņus godinam, mums ir tradīcija pēc kaut kāda laiciņa, pēc pusgadā, laikam, tagad piemirsās, mēs godinam jubilārus. Mums ir regulāri dzejas dienas par godu Sutra Bedžam, un atmiņu stāsti vienmēr priecē, atmiņu stāsti tiek apkopoti un paliek mums arhīvā, kas nāk uz muzeju, un vienmēr katru gadu kāds atbrauc tāls ciemiņš. Un viens no atmiņu stāstiem ir viszīmīgākais noteikti. Manējie visi jau to ir dzirdējuši, bet šīs koka karotītes 18. gadā uz 100 gadiem darinājas mūsu meņģelietis Vilnis Ozoliņš. Lūk tā, arī viņš ir ar atmiņu un uz saviem darinājumiem papildinājis mūsu krātuvīti. Un mums ir jaunie talanti, un tie ir tie mazie dullie daukas, kas mācās meņģeles skolā, un te ir viens tāds maziņš bija, un nu viņš ir izaudzis visā radošajā būtībā, un visu viņš dara. Visu spēlē, konkursos piedalās, prezidenta runas viņš runā, piedalās valstiskā mērogā. Super! Ļoti lepojamies ar to. Un vada visus pasākumus. Ja jums vajag kādu pasākumu vadīt, kādreiz, jā, lūdzu, Artūrs Šubrauskis, jebkurā dienas laikā pieejams. Un tad mums ir saimniecība Uldriņa, puķu valstība, Jankoviču ģimene, kur var jebkurā brīdī nopirkt foršas puķes. Nu, lūk tā, nu un sporta svētki. Pa sportu jau pieminēju, bet tāpēc ir galda kārta sporta svētki mūža garumā. Šī tradīcija nekad nav pārtrūkusi. Tas ir forši. Nu, protams, literāri radošā kopā. Tā ir tā mūsu svaigā un tik enerģiski vērtīgā vērtība. Un ļoti jauki, ka jūs esat izvēlējušies meņģeli un ka atbraucat, un mums nav žēl, ka jūs no mums aizvedīsiet sev līdzi katrs kādu dulumiņu. Un lai apstiprinātu vēlreiz meņģeles šo te burvīgo enerģijas pasauli, tad es aicināšu manējos, nākat lūdzu šurpu, lai ciemiņi paklausās vēlreiz apstiprinot. Nāciet manējie šurpu radošie. Mums uz karotītēm ir, šitās ir jaunas, tie nav tie paši, ko lasījām. Tu pa vairāk padalīsim, cik arī palasīs pēc tam patronu. Meņģelē dienas rīts sveicina katru. Meņģelē nākotnes spēks. Meņģelē smiekli dziedējoši. Meņģelē dzīvi sajūt pa īstam. Meņģelē, tu vari, tu zini, tu spēsi. Meņģelē, cilvēks ir bagātība. Meņģelē sapņi par īstenību kļūst. Meņģelē atvasaras stari, cerības pilda. Meņģelē mīlestība dzied. Meņģelē mājas
kur tevi gaida. Meņģelē piedzīvo skaistāko. Meņģelē, viedie virpuļo dejā, te ir jāpiebilst, ka vakardien, kā tur ir tā sakiet par to klausanu? Vakardien mums ir 28. jūnijas 2024. gads, vēsturisks brīdis. Abrenē, tur, kur sapulcējās viedot ciemu Bebrenes mužā, sapulcējās mūsu Latvijas viedot ciemu organizētāji. Un ar 3. piegājienu Meņģele dabūja viedā ciema nosaukumu vakar. Ar visu klausi! Jā, un mēs tas man jāpasaka, to es nevarēšu. Jo mēs esam pirmie Ogres novadā un pagaidām vienīgie, kam ir tas nosaukums. Pilnīgs rūpības, jā, šitā. Ko mēs tam neizlasījām? Meņģelē izglītības tradīcijas. Meņģelē ainavas runā, ko sēsi, to pļausi. Meņģelē ir savs mērķis un solis. Meņģelē eņģeļi visus te sargā. Meņģelē iedvesmo un atklāja ceļu. Meņģelē dzīves prieka radīt.